Sakiet, lūdzu, cik papildus cilvēku, papildus štati jums būs vajadzīgs, lai nodrošinātu šo darbu? Tad nākamajā dienas kārtības jautājumā izskatāmais budžeta projekts ietver atbildi ļoti precīzi uz šo jautājumu. Man nav līdzi tātad mūsu budžeta projekts, bet kopumā tātad likvidējot Rīgas ģeometrs Rīgas pašvaldībā 3 iestādēs, kas ir attīstības departaments, būvvalde un ITC, tiek izveidots 33 kopā jaunas štata vietas. Tātad šobrīd Rīgas ģeometrs strādā ar 44 cilvēkiem, un turpmāk pašvaldībā šīs funkcijas darīs 33 cilvēki. Viņas sadalās starp 3 iestādēm, bet es tagad no galvas precīzi jums nepateikšu. Tātad, ja es pareizi saprotu, ja līdz šim Rīgas ģeometram nebija vajadzīgs budžets no domas dotācijas, un ģeometrs tika pats saviem spēkiem galā pa nullēm, tad pie šī procesa būs nepieciešami gan papildus cilvēki, gan arī papildus budžets. Es pareizi saprotu. Tas nebūtu korekts apgalvojums tieši šādā veidā, šādā redakcijā, kā jūs to uzdodat. Tad pašvaldība dažādās personās, iestāžu personās, dažādu pašvaldības iestāžu personās pirka no SIA Rīgas ģeometrs tos pakalpojumus, kur ir vajadzīgi iestādēm to funkciju veikšanai. Tā ir skaitā datu iegādi, datu apmaiņu, datu pieejamību. Ja? Tā kā nosacīti mainās šī procesa finansēšanas kārtība, un šī kārtība šobrīd būs, ka pamatā šo datu iegādi un darbu ar šiem datiem finansēs pa taisno no Rīgas pilsētas pamatbudžeta. Tad man liekas, lai lēmtu par to, droši vien jums ir salīdzinājumam cipari, cik līdz šim pašvaldība ir tērējusi naudu pērkot pakalpojums no ģeometra, un cik būs nepieciešams papildus dotācijas pie šīs schēmas, kā tas šobrīd notiek ar ģeometru sadalīšanu? Tad konkrētā lēmuma projekta kontekstā man nav līdz šobrīd šādu datu, un es jums šo atbildi nevaru sniegt. Jūsu atbildi droši vien ir korekta budžeta kontekstā, par kur droši vien stāstīs man kolēģi no Finanšu departamenta nākamā jautājuma. Tad es mēģināšu precizēt jautājumu. Departamentam nav šobrīd veikts apkopojums finanšu ziņā, ieguvums vai zaudējums no tā, kā tas notiek šobrīd pērkot pakalpojumu, un kā tas tiek plānots, ka tiks prasīts papildus budžets. Tad uz šiem jautājumiem mēs esam to zināšanu un izpēšu un vērtējumu ietvaros, kurus šobrīd ir darīti, un tie ir darīti gan sadarbībā ar Finanšu departamentu, gan ar citiem departamentiem, kur līdz šim pērk pakalpojums no SIA Rīgas ģeometrs. Tātad mēs esam uz šiem jautājumiem mēģinājuši atbildēt. Kopējā bilance mainās droši vien detaļās, bet pēc būtības, nu, teiksim tā pašvaldības finansējuma daļa, lai pašvaldība iegūtu tos datus, kur ir vajadzīgi, pa lielam droši vien ir plus mīnus neitrāli. Tas tāds mans vērtējums vispārīgais. Bet precīzi mēs esam mēģinājuši atbildēt budžeta grozījumu kontekstā uz šiem jautājumiem par finansēm. Jūs esat mēģinājuši, bet atbildējuši uz iespēja robežās, nu vēlreiz saka, tad mēs tajās tie vērtējumi, kur līdz šim ir izdarīti par tām darbībām, kuras veids SIA Rīgas ģeometrs un kāda ir viņu, nu, teiksim, apmaksas un izmaksu, teiksim, situāciju, vērtējot viņu kontekstā pret to, ka šīs funkcijas šobrīd darīs iestādes, kur finansējums ir pašvaldības budžets, un mēs nepelnīsim uz daudzām no pozīcijām, kuras līdz šim ir bijušas SIA kā peļņas pozīcijas. Līdz ar to ir, protams, atšķirība, un viņi nav tik vienkārši salīdzinām. Varbūt man tāds atbildes šobrīd nav katrā gadījumā tik precīzi. Paldies, ka jums nav atbilde. Tad man jautājums par cilvēkiem, kur tiks pieņemt darbā. Kas tie būs par cilvēkiem? Tiek strādāts šobrīd pie tā, lai funkciju sadalījumam un nepieciešām kompetencēm pārņemtu primāri tos darbiniekus, kas ir galvenie darbinieki arī šobrīd Rīgas ģeometrā.
Vai departamentam ir sajēga, departaments ir iepazinies, ir runājis ar ģeometru cilvēkiem, konsultējies, kā šie darbi veicami? Jo man uzdodot daudz jautājumus, gan runājot ar ģeometru cilvēkiem, gan arī runājot jūsu attīstības departamentā, diemžēl tā bilde ir ļoti, ļoti bēdīga. Cilvēki nezin un īsti nesaprot, kas viņam būs jādara. Līdz ar to, kurš varētu būt atbildīgs un vai jūs tad personīgi uzņemtos atbildību, jeb Jansona kungs uzņemtos atbildību par to, ja notiks kaut kādas problēmas, nezinu, datu pazušana, noplūde vai vēl kaut kas nopietnāks. Ņemot vērā to, ka jūsu departamenta darbinieki tiešām izsakās ļoti bažīgi par to, kā un kas tiks pārņemts. Tad gan attīstības departaments, būvvalde un ITC darbojās Rīgas domas 17. janvāra lēmumu ietvaros, un tur šīs lietas ir pietiekami precīzi atrunātas. Mēs arī esam skaidrojuši gan to, kā mēs strādājam ar šo jautājumu, gan kā mēs šos riskus, kā jūs arī pieminētos riskus, kā mēs viņus vērtējam un kā teiksim, potenciāli tiek novērst šādu sliktu kaut kādu ietekmju iespējamību. Ja? Es tās informācijas ietvaros, cik ir manā rīcībā, un mēs esam runājuši gan ar Rīgas ģeometru cilvēkiem, mēs esam runājuši ar nozars pārstāvjiem, kas ir mērniecības nozars pārstāvi. Es domāju, ka visi jautājumi ir uzdoti, ir piefiksēti, pie visiem tiek strādāts, lai 1. jūnijā galvenais, lai faktiski nodrošinātu topogrāfiskās uzmērīšanas darbu nepārtrauktību, tā būs sezona, notiks būvniecības dažādi darbi, lai faktiski šīs lietas neapstātos. Tas ir primārais uzdevums, runājot par datiem, tad ITC veic visas darbības, lai dati būtu drošībā, ir drošībā un būtu drošībā nākotnē. Tā kā es domāju, ka manā rīcībā nav pašreiz tādu faktu, kas liecinātu par to, ka kaut kas varētu būtiski pasliktināties situācijā no 1. jūnija, taisn otrādi droši. Ņemot vērā, ka jūs šodien ziņojat laikam Jansona kunga vietā, es mēģinu tā īsti saprast, tātad kurš uzņemsies atbildību, vai tas būs departamenta direktors, direktora vietnieks vai Rīgas domas priekšsēdētājs? Par ko es nesapratu? Kurš uzņemsies atbildību, ja tiešām tās bažas, kas izskan gan no darbinieku puses, gan arī starp citu aizsardzības ministrija, gan arī vidas reģionālās attīstības ministrija izsakās diezgan neviennozīmīgi attiecībā uz šāda veida pārņemšanu. Tātad kurš uzņemtos atbildību? Es negribētu vispārināt atbildību. Mēs rīkojamies vēlreiz šī lēmuma ietvaros. Atbildība ir definēta katrai iestādei un katram darbiniekam. Ja ir kādas bažas, kuras varbūt līdz mums nav nonākušas, es aicinātu visus varbūt. Paldies par jūsu atbildēm. Paldies.